Šodien mēs runāsim par izcilu ainavu arhitektu Agri Akonu, kurš ir pazīstams ar savu spēju apvienot māksliniecisko redzējumu ar ekoloģiskajiem un ilgtspējīgas attīstības principiem. Tas izklausās ļoti interesanti, kā viņš tieši apvieno šos elementus savā darbā. Agris Akons pieeja ir holistiska, kas nozīmē, ka viņš vienmēr ņem vērā gan estētiskos, gan funkcionālos aspektus. Viņš uzskata, ka ainavu arhitektūrai jābūt ne tikai vizuāli pievilcīgai, bet arī funkcionālai un ilgtspējīgai. Tātad viņš ne tikai rada skaistas telpas, bet arī nodrošina, ka tās ir praktiskas un ilgtspējīgas. Vai vari sniegt kādu piemēru, kā tas izpaužas viņa projektos? Protams, viens no viņa projektiem ietver publisko parku izveidi, kur zaļās zonas kalpo kā sabiedriskās dzīves centri un piedāvā atpūtas iespējas visiem iedzīvotājiem. Šajos parkos viņš izmanto vietējos materiālus un augus, lai samazinātu transportēšanas radīto oglekļa pēdu. Wow, tas ir ļoti iespaidīgi. Vai viņš arī iesaista vietējās kopienas savos projektos? Jā, Agris uzskata, ka kopienas iesaiste ir būtiska. Viņš aktīvi iesaista vietējos iedzīvotājus, lai nodrošinātu, ka gala rezultāts atbilst viņu vajadzībām un vēlmēm. Viņš tic, ka ainavu arhitektūrai jābūt cilvēku radītai un izmantotai telpai. Tas tiešām parāda, cik svarīgi ir saprast un respektēt vietas garu un kultūru. Vai viņam ir kādas īpašas filozofijas vai principi, pēc kuriem viņš vadās? Viņa filozofija balstās uz pārliecību, ka labi plānota un veidota ārtelpa var uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un vienlaikus aizsargāt un uzlabot vidi. Viņš uzsver harmoniju starp dabas elementiem un cilvēka veidoto vidi. Tas ir tik iedvesmojoši. Es nevaru sagaidīt, lai uzzinātu vairāk par viņa projektiem un iniciatīvām. Tagad, kad esam apsprieduši Agri Akona filozofiju, pievērsīsimies viņa prasmēm ārtelpu organizēšanā, īpaši apbūvētajās teritorijās un lauku ainavās. Jā, esmu ļoti ziņkārīgs par to, kā viņš spēj tik veiksmīgi apvienot cilvēka radītās vides ar dabas elementiem. Agris Akons ir eksperts ārtelpu organizēšanā, kas nozīmē, ka viņš spēj radīt telpas, kurās cilvēka veidotās struktūras harmoniski saplūst ar dabas elementiem. Viņa darbs bieži ietver ēku, ceļu un zaļās zonas izvietošanu tā, lai tās papildinātu apkārtējo vidi. Tas izklausās kā īsts izaicinājums. Kā viņš nodrošina, ka šīs telpas saglabā ekoloģisko līdzsvaru un kultūrvēsturisko mantojumu? Viens no veidiem, kā viņš to panāk, ir izmantojot vietējos materiālus un augus, kas palīdz saglabāt ekosistēmas veselību. Turklāt viņš bieži veic plašu teritorijas izpēti, lai identificētu ainaviskās iespējas un aizsardzības jautājumus. Vai viņš arī izmanto kādas tehnoloģijas, lai palīdzētu šajā procesā? Jā, Agris strādā ar vizualizācijām 3D un 4D formātā, kas palīdz klientiem iegūt skaidru priekšstatu par plānotajiem projektēšanas risinājumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi. Tas ir ļoti noderīgi, lai prognozētu un novērstu iespējamos izaicinājumus. Tas ir tik moderni. Vai vari pastāstīt par kādu konkrētu projektu, kur viņš ir veiksmīgi īstenojis šos principus? Viens no viņa ievērojamākajiem projektiem ir ainavu stādīšanas K2 piesaistes projekti, kur viņš izmanto zaļo zonu un stādījumu, lai samazinātu siltumnīcas efekta ietekmi. Tas ne tikai uzlabo vides ilgtspējību, bet arī saglabā kultūrvēsturisko mantojumu. Tas ir patiesi iespaidīgi. Es nevaru sagaidīt, lai uzzinātu vairāk par viņa nākotnes projektiem un to, kā viņš turpina attīstīt šo jomu. Pāriesim pie Agri Akona inovatīvajiem projektiem un viņa apņemšanās īstenot ilgtspējīgas prakses. Jā, esmu ļoti ieinteresēts uzzināt vairāk par viņa darbu publiskajos parkos, dzīvojamajās zonās un komerciālajās telpās. Agris ir bijis iesaistīts daudzos projektos, kas aptver plašu spektru, sākot no publiskajiem parkiem līdz dzīvojamajiem rajoniem un komerciālajiem objektiem. Viņa pieeja vienmēr ir vērsta uz ilgtspējību un dabas elementu integrāciju. Kā viņš nodrošina, ka šie projekti ir ilgtspējīgi? Viens no galvenajiem aspektiem ir vietējo materiālu un augu izmantošana, kas palīdz samazināt transportēšanas radīto oglekļa pēdu un veicina vietējo ekosistēmu. Viņš arī aktīvi veicina bioloģisko daudzveidību, izveidojot dzīvotnes dažādām dzīvnieku un augu sugām. Tas ir ļoti svarīgi. Vai viņš arī īsteno kādus īpašus projektus, kas vērsti uz K2 piesaisti?
Jā, Agris vada ainavu stādīšanas projektus, kas fokusējas uz SO2 piesaisti. Šajos projektos tiek izmantotas zaļās zonas un stādījumi, lai samazinātu siltumnīcas efekta ietekmi, tādējādi veicinot vides ilgtspējību. Tas izklausās kā ļoti efektīvs veids, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām. Vai viņam ir kādi konkrēti projekti, kas izceļas šajā jomā? Viens no izcilākajiem projektiem ir publiskie parki, kur viņš ir izveidojis zaļās zonas, kas kalpo kā sabiedriskās dzīves centri un piedāvā atpūtas iespējas visiem iedzīvotājiem. Šie parki ne tikai uzlabo pilsētas ainavu, bet arī veicina sabiedrības veselību un labklājību. Tas ir patiesi iedvesmojoši. Es nevaru sagaidīt, lai uzzinātu vairāk par viņa nākotnes projektiem un to, kā viņš turpina attīstīt šo jomu. Tagad pievērsīsimies Agra Akona filozofijai par kopienas iesaisti un kultūras respektēšanu viņa projektos. Jā, esmu ļoti ieinteresēts uzzināt, kā viņš iesaista vietējās kopienas un kā tās ietekmē viņa projektus. Agris uzskata, ka kopienas iesaiste ir būtiska, lai radītu telpas, kas patiesi atspoguļo vietējās vajadzības un vērtības. Viņš aktīvi iesaista vietējos iedzīvotājus projektēšanas procesā, lai nodrošinātu, ka gala rezultāts atbilst viņu vēlmēm un vajadzībām. Tas ir tik svarīgi, lai projekti būtu ne tikai skaisti, bet arī funkcionāli un nozīmīgi vietējiem iedzīvotājiem. Kā viņš integrē kultūras un vēsturiskos elementus savos dizainos? Agris tic, ka katrai vietai ir savs unikāls gars, ko viņš cenšas saprast un iemiesot savos projektos. Viņš iekļauj kultūras un vēsturiskos elementus, lai radītu autentiskas un vietai raksturīgas ainavas, kas atspoguļo un saglabā šo bagātību. Vai vari sniegt kādu piemēru, kur viņš ir veiksmīgi īstenojis šos principus? Viens no piemēriem ir viņa darbs ar terapijas dārziem, kur viņš sadarbojas ar vietējām kopienām un ārstiem, lai izveidotu telpas, kas ne tikai estētiski pievilcīgas, bet arī veicina veselību un labklājību. Šajos projektos viņš integrē vietējās kultūras un vēsturiskos elementus, lai radītu telpas, kas rezonē ar vietas unikālo garu. Tas ir tik iedvesmojoši. Es nevaru sagaidīt, lai redzētu, kā viņš turpina attīstīt šo pieeju nākotnē. Šodien mēs ienirsim pasaulē, kas apvieno mākslu un zinātni, lai radītu skaistumu un funkcionalitāti mūsu ikdienas vidē. Mēs runāsim par ainavu arhitektūru un tās ietekmi uz mūsu dzīvi. Ainavu arhitektūra. Tas izklausās interesanti, bet kas īsti ir ainavu arhitektūra? Vai tas ir tikai par dārziem un parkiem? Lielisks jautājums. Ainavu arhitektūra ir daudz vairāk nekā tikai dārzi un parki. Tā ir māksla un zinātne, kas apvieno dabas elementus ar cilvēka radītajām struktūrām, lai uzlabotu vidi, kurā dzīvojam. Tas var ietvert visu, sākot no publiskajiem parkiem līdz pat privātiem dārziem un pat pilsētu plānošanai. Wow, tas ir daudz plašāk nekā es domāju. Un kāda ir ainavu arhitekta loma šajā procesā? Ainavu arhitekts, piemēram, Agris Akons, kuru mēs šodien apspriedīsim, ir kā diriģents, kas vada dažādus elementus, lai radītu harmonisku un ilgtspējīgu vidi. Viņi strādā ar dabas likumiem un kultūras mantojumu, lai radītu telpas, kas ir gan estētiski pievilcīgas, gan funkcionālas. Tas izklausās kā ļoti radošs un izaicinošs darbs. Kā Agris Akons pieiet šim procesam? Agris Akons ir pazīstams ar savu holistisko pieeju, kur viņš ņem vērā ne tikai estētiku, bet arī ekoloģiju un ilgtspēju. Viņš uzskata, ka labi plānota ārtelpa var uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un vienlaikus aizsargāt vidi. Tas ir tik iedvesmojoši. Vai viņam ir kādi īpaši projekti, kas izceļas? Jā, viņš ir strādājis pie dažādiem projektiem, sākot no publiskiem parkiem līdz privātiem dārziem. Viņa darbs bieži vien ietver zaļo tehnoloģiju integrāciju un dabas elementu izmantošanu, lai radītu patīkamu un veselīgu vidi. Es nevaru sagaidīt, lai uzzinātu vairāk par viņa projektiem un filozofiju. Vai mēs varam arī apspriest, kā viņš iesaista kopienu savos projektos? Labi, tagad pievērsīsimies Agra Akona filozofijai, kas ir viņa darba pamatā. Viņa pieeja ainavu arhitektūrai ir patiesi holistiska, apvienojot estētiku, funkcionalitāti un ilgtspēju. Holistiska pieeja, kā tas izpaužas ainavu arhitektūrā? Tas nozīmē, ka viņš raugās uz ainavu kā uz vienotu veselumu, kur katrs elements ir savstarpēji saistīts. Viņš cenšas radīt telpas, kas ne tikai izskatās labi, bet arī kalpo praktiskiem mērķiem un ir ilgtspējīgas. Tas ir interesanti.
Vai viņš arī uzskata, ka dabai un cilvēka radītajai videi jābūt harmonijā? Tieši tā. Agris Akons uzskata, ka cilvēka un dabas miedarbība ir būtiska, lai radītu veselīgāku un patīkamāku dzīves vidi. Viņš uzsver, ka ainavu arhitektiem ir jāveido telpas, kas veicina šo harmoniju. Tas izklausās kā izaicinājums, it īpaši mūsdienu pilsētās. Kā viņš to panāk? Viņš izmanto dabas elementus un zaļās tehnoloģijas, lai integrētu dabas skaistumu pilsētvidē. Viņš arī pievērš uzmanību kultūras un vēstures elementu iekļaušanai savos projektos, lai radītu autentiskas un vietai raksturīgas ainavas. Kultūras un vēstures elementi, kā tas ietekmē dizainu? Agris uzskata, ka katrai vietai ir savs unikāls gars, ko jāņem vērā. Viņš cenšas saprast un iemiesot šos īpašos elementus savos projektos, lai radītu vietas, kas atspoguļo un saglabā šo bagātību. Tas ir tik dziļi un nozīmīgi, vai viņš arī iesaista kopienu šajā procesā? Jā, kopienas iesaisti ir ļoti svarīga viņa darbā. Viņš uzskata, ka ainavu arhitektūrai jābūt cilvēku radītai un izmantotai telpai, tāpēc viņš aktīvi iesaista kopienu savos projektos, lai nodrošinātu, ka gala rezultāts atbilst vietējo iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm. Tas ir lieliski. Es domāju, ka šāda pieeja varētu patiešām uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Tagad pievērsīsimies dažiem no Agra Akona ievērojamākajiem projektiem, kas patiešām izceļ viņa novatorisko pieeju. Jā, esmu ļoti ziņkārīgs par to, kā viņš īsteno savas idejas praksē, vai vari pastāstīt par kādu no viņa projektiem? Protams, viens no viņa ievērojamākajiem projektiem ir publiskie parki, kur viņš izmanto zaļās tehnoloģijas un dabas elementus, lai radītu telpas, kas kalpo kā sabiedriskās dzīves centri un piedāvā atpūtas iespējas visiem iedzīvotājiem. Tas izklausās lieliski. Kādas zaļās tehnoloģijas viņš izmanto? Viņš bieži izmanto lietus ūdens savākšanas sistēmas, energoefektīvu apgaismojumu un vietējo augu izmantošanu, lai samazinātu resursu patēriņu un veicinātu ilgtspējību. Un kā ar dzīvojamajām teritorijām? Vai viņš arī tur izmanto šīs metodas? Jā, viņš plāno dzīvojamās teritorijas tā, lai tās būtu gan estētiski pievilcīgas, gan ekoloģiski ilgtspējīgas. Viņš integrē dabas elementus un veicina bioloģisko daudzveidību, lai radītu veselīgu un patīkamu dzīves vidi. Tas ir tik svarīgi mūsdienu pasaulē. Vai viņš arī strādā pie komerciāliem objektiem? Jā, viņš strādā arī pie komerciāliem objektiem, kur integrē zaļās tehnoloģijas un dabiskos elementus, lai radītu patīkamu un veselīgu vidi gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Es dzirdēju, ka viņš ir iesaistīts arī C2 piesaistes projektos. Kā tas darbojas? Viņš vada ainavu stādīšanas projektus, kas koncentrējas uz C2 piesaisti, izmantojot zaļās zonas un stādījumus, lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisijas. Tas ir daļa no viņa centieniem veicināt vides ilgtspējību. Tas ir tik iedvesmojoši. Vai viņš arī veicina bioloģisko daudzveidību savos projektos? Jā, viņš izveido dzīvotnes dažādām dzīvnieku un augu sugām, lai veicinātu ekosistēmas veselību un bioloģisko daudzveidību. Viņa darbs ir lielisks piemērs tam, kā ainavu arhitektūra var veicināt ilgtspējīgu attīstību. Pāriesim pie Agra Akona pieejas kopienas iesaistei un izglītībai, kas ir būtiska viņa darbā. Jā, esmu dzirdējis, ka viņš ļoti uzsver kopienas iesaisti. Kā tas izpaužas viņa projektos? Agris uzskata, ka ainavu arhitektūrai jābūt cilvēku radītai un izmantotai telpai. Tāpēc viņš aktīvi iesaista kopienu projektēšanas procesā, lai nodrošinātu, ka gala rezultāts atbilst vietējo iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm. Tas ir lieliski. Kā viņš to praktiski īsteno? Viņš organizē sabiedriskās apspriedes, kurās iedzīvotāji var izteikt savas idejas un bāžas. Viņš arī veic aptaujas un intervijas, lai labāk izprastu kopienas vajadzības. Tas noteikti palīdz radīt projektus, kas ir patiesi piemēroti vietējai kopienai. Vai viņš arī piedāvā izglītības iniciatīvas? Jā, Agris ir ļoti aktīvs izglītības jomā. Viņš piedāvā konsultācijas un apmācības, lai palīdzētu klientiem izprast ainavu kopšanu un ilgtspējīgas prakses. Kādas tēmas viņš aptver šajās apmācībās? Viņš aptver plašu tēmu loku, sākot no augu kopšanas līdz ūdens resursu pārvaldībai un bioloģiskās daudzveidības veicināšanai. Viņa mērķis ir nodrošināt, ka klienti spēj uzturēt un attīstīt savas ārtelpas ilgtspējīgā veidā. Tas ir tik vērtīgi.
Es domāju, ka šāda veida izglītība varētu patiešām mainīt cilvēku attieksmi pret ainavu kopšanu. Tieši tā. Agris uzskata, ka izglītība ir atslēga uz ilgtspējīgu nākotni, un viņa darbs ir lielisks piemērs tam, kā ainavu arhitektūra var veicināt ne tikai estētiku, bet arī izpratni un atbildību par vidi.